Nu, par to stagnāciju runājot, pieminējam, jā, ka Latvijā vairāk gadi jau izskatās tādi, ne te uz priekšu, ne te atpakaļ, tā kā uz vietas stāvot. Pat labi, Saeimā ir budžets. Mēs tur, tajā dokumentu kopumā, redzam atbildi uz to problēmu, ko mēs pat labi redzam, ka tautsaimniecība, ne šis, ne tas izaugsme. Protams, varētu būt sliktāk, bet kaut kur uz vietas buksē. Tur ir tādi mazi fragmenti, kas varētu palīdzēt iznākt no šīs buksācijas. Un, principā, tas saistās tikai ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kura rezultātā atsevišķi uzņēmumi potenciāli kļūs konkurētspējīgāki, jo sloks uz darba ņēmēju nodokļiem būs mazāks. No otras puses, cilvēki no 1. janvāra, kam ir zemākas algas vai pat virsvidējām algām, pēc Finanšu ministrijas aplēsēm 95% Latvijas iedzīvotāji kļūs vairāk naudas uz rokas, un tas varētu veicināt iekšējo patēriņu, kas atkal to ekonomikas lielo vezumu sāks kustināt uz priekšu. Bet skaidrs, ka ar iekšējo patēriņu nepietiek. Mums ir nepieciešams arī ārējais tirgus, un redzam, ka šī gada laikā eksports ir kritis diezgan jūtami, vairāk kā 3% ir kritums. Pozitīvā ziņa, ka vienlaikus arī imports ir samazinājies, un pat straujāk nekā lielāks kritums nekā eksportam, bet eksporta jautājums ir ļoti svarīgs. Un, Eiropa turpinās stagnēt. Tādai tiešām ekonomikas atbalstam ir samērā maz tajā budžetā. Principā, jā. Nevar nepajautāt, ņemot vērā tavu arī pašreizējo darba vietu, nosauksim to tā, joprojām kā pensiju pārvaldnieka vadītājam. Tie procentpunkti, tās pārbīdes no 2. uz 1. pensiju līmeni. Daudz runājam par to. Kur ir problēma? Ja tā skatās no helikoptera, tad īsti jau nekas nemainās it kā. Labā ziņa ir, ka 20% no mūsu bruto ienākumiem paliks pensijas uzkrājumiem, un mainīsies tikai tā sadala. Bet tā sadala patiesībā, ja ieskatās detalizēti, ir ļoti svarīga. Jo pirmais līmenis ir principā mūsu darbinieku aizdotā nauda valstī. Mēs ceram, ka mēs būsim veci, tad valsts mums šo naudu atdos atpakaļ. Un pirmā līmeņa uzkrājumu principā valsts šobrīd uzreiz iztērē šo pensionāru uzturēšanai. Savukārt otrais līmenis ir mūsu aizdotā nauda globālajiem finanšu tirgiem. Un skaidrs, ka mazāks risks ir, ja es investēju visā pasaulē, visos lielajos uzņēmumos, pērku dažādu valstu obligācijas, ka man risks neatgūt šo naudu ir daudz mazāks nekā, ja man ir tikai viens parādnieks, kas ir Latvijas valsts pēc būtības. Respektīvi, tas ilgspējas risks uz nākotni stipri pieaug, un jau šobrīd mēs redzam, ka esošo pensionāru uzturēšanai ir nepieciešama papildus līdzekļi, nepietiek tikai ar sociālo šo iemaksu, un šie papildus līdzekļi tiek dotēti no valsts budžeta, kā rezultātā palielinot vai pārnesot to 1%, tā dotācija būs mazāka nākamgad, aiznākamgad. Līdz ar to valsts varēs iztērēt vairāk pamatbudžeta vajadzībā. Politiķi gan saka, jūs tur sūdīgi pārvaldat tos pensiju līdzekļus 2. līmenī. Tur ir interesanta retorika ir attiecībā gan uz pārvaldības rezultātiem, gan arī uz to, ka it kā pirmais līmenis nopelna vairāk. Es nezinu, kā es ar savu kredītu varu nopelnīt vairāk. Respektīvi, ja es esmu aizņēmies, kā es varu nopelnīt vairāk. Tā indeksācija nav nekāda peļņa, kas ir pirmajā līmeņa uzkrājumam. Principā, Excels pacies visu. Jautājums ir, kā tu atdos šo parādu. Bet attiecībā pa 2. līmeņa pārvaldi, tad jāskatās ir vēsturiskajā kontekstā. Un, diemžēl, tā situācija bijusi tāda, ka ilgus gadus tā
tas regulējums attiecībā uz otrā līmeņa investīciju stratēģijām, kuras varēja veidot, bija diezgan konservatīvs. Sākumā tikai līdz 30% no kopējiem uzkrājumiem drīkstēja investēt akcijās, pārējais bija principā obligācija portfeli, kur ienesība ir zema. Tajā laikā, vēl zemo procentu likmi laikā? Jā, nē, tas bija vēl pirms tam. Vēl pirms. Zemo procentu likmi laikā jau bija pacelts līdz 50%, un tikai 2021. gadā principā mēs varam veidot investīciju plānus, ieguldījumu plānus ar 100% akciju ekspozīciju. Tas ir viens faktors, kas jāņem vērā. Otrs faktors, kas jāņem vērā, ir, ka aptuveni puse no iedzīvotājiem šobrīd atrodas savam vecumam ne īsti atbilstošos ieguldījumu plānos. Viņi varētu izvēlēties daudz agresīvākus ieguldījumu plānus, tādējādi vairāk nopelnīt ar savu uzkrājumu un vairot savu uzkrājumu vairāk. Tā kā, tur ir problēmas, kuras pēdējos gados mēs kā industrija kopā ar Latvijas Banku, kopā ar Labklājības un Finanšu ministriju risinām, un tas regulējums un sistēma arvien uzlabojās. Bet tie augļi nāks vēlāk. Mēs redzam, ka kopš 2021. gada, kad ir iespēja veidot šos 100% akciju plānus, tur tās atdeves ir astronomiskas pēc būtības, tie pat 20-25% gadā, kas ir nopelnīti.